Tas projekts saucās Labdien. Un vai jums nebūs nekas pretī, ka tur tas tiks ielikts internetā, ka tas būs pieejams žurnālistiem, skolniekiem, studentiem? Ja jūs man izjautājat par ādažiem, tad es varu izstāstīt. Es esmu atnākusi no Rīgas. Jā. Vai jūs esat mieru, kad tas materiāls tiek parādīts? Ko es citu varu teikt jums? Jā. Ko citu? Tikai ne kaut ko briesmīgu? Nē, skaidrs, ka tās, robežās tās. Jā. Vienkārši tā, ka jums kāds jautājums nepatīk, tad jūs uzreiz sakiet, ka labs jautājums un kāds ir nākamais. Jā. Vai vēl kaut kas nepatīk, tad sakiet, ka es jums prasu par āboliem, bet jūs gribat runāt par bumbieriem, tad jūs sakat, ka es varu pastāstīt par bumbieriem to un to. Jā. Tā kaut kā. Labi, tad vienmēr sakot, no kuras puses tad jūs nākat? Kur tad ir tā no Rīgas. Dzimtā? Tad jūs esat īstā Rīdziniece? Rīdziniece, Pārdauga, Āgenskalna, Priedes ir mana dzimtene. Mēs esam kaimiņi. Jā. Man ir Linārda Laicēna iela. Jums ir Linārda Laicēna, man ir Drēliņa iela. Ernestīnes Kapseļa iela, Kapseļa un Ernestīnes iela un Kalnciem iela. Viss tas rajons, tas ir mana dzimtā puse. Man ir Laicēna iela, viss tur tas sarkanā Ausma, Oktobras kino. Tur es uz kino gāju. Jā. Un to sarkano Ausmu, to esot uzbūvējis mans vecais tēvs. Un pirms kara paspējis pārdot, bet ne par to stāst. Nē, protams, mēs jau tur gājām uz kino. Zin kā, no stundām mukām ārā. Un te jūs mācījāties Lavīzes ielā, tajā skolā, ne? Es mācījos Margrietas ielā. Margrietas ielā? Jā, tā bija 35. pamatskola. Margrietas iela, kur otrais tramvajs iet, Margrietas un Kalnciem iela tur. Un Kapseļa iela. Viņa krustojās ar Kapseļa ielu. Viņa bija uz Margrietas ielas, tā skola, sarkana ķieģeļu skola bija. Bet tā ir pirms tirgus tur, ne? Ja tā nav tā? Nē, jūs kaut ko jauciet. Kur otrais tramvajs iet un kur apstājās uz... Tas uz Aslauka iet? Uz Aslauka iet, jā. Un kur tad tur ir tā skola? Kad no Rīgas brauc labajā pusē tā skola ir. Tas ir aiz Āgenskalna tirgus vēl uz priekšu tur? Uz priekšu 2-3 pieturas. Skaidrs. Tur bija kaut kāds... Ormaņiela, ziniet? Jā. Ormaņielas pietura, nākošā pietura ies Kalnciem iela, bet starp Ormaņu un Kalnciem ielas pieturām tur ir skola. Un tur bija pirts un veļas rūlis? Ne, tad nebija. Tad nebija? Tad nebija. Es ļoti sen mācījos laikam. Jā, un tad jūs tur piedzimāt, uzaugāt uz tā Āgenskalna bruģa, uz tiem akmens. Āgenskalna Priedes nebija saceltas tad, kad mēs tur darbojamies. Tur gājām slēpot. Slēpojam, nācām mājā, viss tāda ar kankaļiem apkārušies. Kazuganī, čigāni tur bija, Zaslauka stacija tur pat netāli ir. Un čigāni arī mīcījās par to. Bērnus dzenāja. Baidīja. Man iemācīja šito te dziesmu par čigāniem, māsica. Es nostājos, nodziedāju un čigāns kalēts augšā, melniem matiem skrandās tā. Un čigāns nesās pakaļ. Tā, tad izdevās aizmukt? Kaza pa priekšu, es aiz muguras. Pagaid, un te jums bija mājās tā kā saimniecība, tā kā kazas jums bija? Kazas bija un cūka bija, tad jau tur tās mājas nebija saceltas, tur jau tā bija tikai... Bet jums tur bija privāta māja vai? Viņa skaitījās privāta māja no laukiem, bet ne jau mums viņa skaitījās. To bija tie, kas bija aizbraukuši uz Ameriku projām vai kaut kur. Viņi jau ieradās tad, bet viņi arī atteicās no tās mājas. Tur palika dzīvot māsa. Bet mēs nodzīvojam... Bet kurā gadā tad jūs piedzimāt? 44. 44. Tas bija kara laiks? Es piedzimu 44. Vēl vācietis bija Rīgā. Un viņš jau atstāja Rīgu gada beigās. Jūs redzējāt dzīvu vācieti? Nē. Kur te es varu redzēt, cik tā man bija? Mēnešu. Te jūs redzējāt tikai dzīvu Krievu, tad jūs redzējāt tikai? Krievs, jā. Pēc tam bija, es redzēju Krievs, jā. Bet pagad, tad ja tā jūs, tā ģimenes tā izcelsme, tad jūs esat, kas jūs esat proletariāts vai prasta strādnieku ģimene, kā visi strādnieku ģimene, jā. Un kur tad tēvs māca strādāt, tur padās kaut kur Meteorā? Skaņu plašu fabrikā viņi strādāja.
Abi divi? Jā, taisīja platas. Melodija. Melodijā, jā. Tas, kur tagad ir Lidl veikals uz stūri. Ka mēs jau tu tagad reti, kad brauc. Jā, tagad ir uzcelts, jā. Nu jā, un tad kāds tad ir tās pirmās bērnības atmiņas, tās pavisam pirmās, varbūt tās kaut kādas ir, kaut kādi tur iespēja palikuši vai kaut kādi tur svinēšana? Iespēja palika tikai tas, ka tā priedze, tā slēpošana, un otrkārt visi bija pazīstami. Teiksim, tās ielas, kas bija Drēliņa iela, Kānciem iela, viss, tur viens otru pazina. Mēs bērni sēdējām, tur bija kalns, mājās mēs skaitījām, cik mašīnas pa dienu aizbrauc. Tātad jūs saskaitīsiet, cik mašīnas pa dienu aizbrauc. Cik bija? Cik es neatceros vairāk, bet mēs ar bērni sēdējām un skaitījām. Tas bija tāds Ko bija? Lelles tādas nebija, nekas jau tāds nebija, ko pats izdomāja kādas spēles, tad tas tā arī bija. Pagaidām, kur tad jums bija viena kaza un viena cūka? Nē, bija kazlēni arī, kurus mēs salaidām istabā, kas lēkāja pa gultām. Lai nenosalst vai kā? Nē, vienkārši bērni, mēs maziņi bijām. Tēvs ar māti aizgāja uz darbu un mēs bleņojāmies. Nu jā, un tad jums tur bija kaut kāda kūtiņa vai kaut kāds? Bija kūtiņa. Kaimiņiem arī bija, ne jau tikai mums vien, bet kaimiņiem arī bija, jā. Pagaid, jūs bijāt tā kā daudz dzīvokļu māju vai? Jā, tur bija mums bija 2 dzīvokļi, un tad sētā bija vēl viena mājiņa, tur ar 2 dzīvokļi, 4 dzīvokļi. Tā kā kaut kāda vienstāv, divstāv mājiņa tur bija? Vienstāv. Vienstāv mājiņa. 2 vienstāv mājiņas tur iekšā bija, bet tur blakus atkal arī bija mājiņas, arī bija cilvēki. Tās jau vairs nav? Ir. Ir vēl? Ir. Tagad vēl? Ir. Tās mājas ir. Tā Drēliņa iela no Kalnciem ielas, kas sākās, nevienam nav nojaukta, visas ir dzīvas. Vairāk varbūt Kapsteļiela arī, laikam nav nojaukta. Tur visas vecās mājas vēl ir. Jā. Un tad viss, kas tur dzīvo, visiem bija savu vistas arī bija? Bet, protams. Tad jau turēja, tagad jau netur. Tad jau gāja uz Āgenskalnu priedēm, gan ja pat govs vienam otram tur bija uz Āgenskalnu priedēm, veda govs, kur tagad kafejnīca priedes tur bija, tāds dīķis, ka tāds šūpojošs. Tur noslīka tā govs viena. Tā. Tur tagad, man liekas, kaut kāda moderna māja ir uzbūvēta. Tur kafejnīca bija pēc tam uzcelta. Tur ļoti daudz Krievu laikā sacēla mājas. Visas kalnus nojauca, visu nojauca un sacēla mājas. Tas Hruščovs saucamā. Hruščovkas, jā. Viņš tagad vēl tur ir. Nu jā. Un tad jūs gājāt uz to skolu tur, un tad cik jūs tur bijāt tie bērni, un kas jūs tur bija pa skolotājiem, un ko jūs tur mācījāties? Ko es tagad vairs atcerēšos? Es atceros tikai vienu skolotāju Liepiņu, kas bija ļoti laba skolotāja, kas iemācīja, ko nozīmē Latvija, ko nozīmē brāļu Kaudzīši. Mēs bijām uz brāļu Kaudzīšu mājām, tad mēs bijām uz Veidenbauma mājām. Viņa iemācīja latviešu literatūru tiešām pilnā vārda nozīmē. Viņa bija ļoti gudrs skolotāja. Viņa jau bija arī gados, bet viņa mūs izvedēja. Staburagu redzēja. Kāds bija Staburaks? Skaists toreiz bija. Man vēl bija... Kurā gadā jūs redzējāt uz Staburaku? Tas bija kaut kāds 50... Jā. Tas bija 56. vai 55. Es neatceros vairs tos gadus. Bet Staburagu mēs vēl redzējām. Pēc tam apludināja viņu. Nu jā. Skolotāju mēs vēl uz Staburagu aizveda. Jūs braucāt ar autobusu no skolas? Ar autobusu skolu, jā. Tad jau vadāja bērnus, kaut kā sarunāja. Nebija jau tie traki daudz jāmaksā. Nebija jau arī naudas. Nebija jau tūlīt pēc kara, kur bērni visi mācījās. Ko tad tēvs un māte darīja tajā rūpnīcā? Ko viņi tur... Platas taisīja. Taisīja platas, melodijas platas, mūziku. Jā. Bet tur jau, viņi jau bija jau Umelē, kā tā rūpnīca jau bija jau tur. Es tik smalki nezinu. Skaidrs tā. Par to es tik smalki nezinu. Viņi tāda arī tā kā muzikāli cilvēki? Muzikāli viņi dziedāja korī. Tēvs un māte dziedāja korī pie Leolīda Vignera. Es vēl biju tāds mazs kuķis, kas sēdēja zem klavieriem, klausījos, kā viņi dzied. Ko viņi dziedāja? Viņi dziedāja, ko es jums tagad varu pateikt? Slavināja, kas saka, tur... Nē. Neslavināja, ne? Viņi dziedāja savas dziesmas, kas viņiem bija jādzied. Nu jā, mājās arī dziedājāt? Dziedāja. Mums jau visi dziedāja. Tagad arī jaunieši kaut kā paši nedzied, bet kad mūsu paudze, kas salasās, mēs dziedam. Jā. Nu jā.
Nu, ko jūs toreiz dziedājāt mājās? Jūs uz svētkiem dziedājāt, uz Ziemassvētkiem? Jā. Uz baznīcu apgājāt? Nu, baznīca, mēs katoļi. Kur te jūs gājat? Uz Alberta baznīca, jā. Viss. Nu jā, man arī gāja. Jā. Nu jā, nu labi, un tad par to skolu, te jūs nomācījāties skolā līdz pat... Kamēr beidz 7. klases, 7. klases, jā. Un tad izdomājāt, kas jādara tālāk, ja vecāki ieteica kaut ko? Nē, es aizgāju uz VF tehnikumu, tad strādāju VFā. Nu tā. Ko VF tehnikumā mācījāties? Vārdsakara aparatūras būvu. Nu, Ko tas nozīmē, ko jūs būvējāt? Telefonija bija man. Es strādāju 3. cehā, telefons taisījā. Tas VF telefons? Jā. Sūtīju uz Indiju, sūtīju visu, pasūtījumi arī bija. Nu, un tad aprecējos turpat un atnācām uz Ādažiem. Par to tehnikumu vēl bišķiņ pastāstiet. Kā tu gāji par to tehnikumu un cik tu tur 3 gadus bija jāmācās vai cik tu bija jāmācās? Vairāk bija jāmācās, 4, man liekas, 3,5. Un tas tehnikums atradās? Merķeļa ielā 6. stāvā. Un tad jūs braucāt no Ākenskalna uz... Nē, jā, braucu... Es uz Vefu braucu ar trolejbusu, 6. trolejbusu. Tas ir no Ākenskalna tirgus? Jā. Nē, es braucu, trolejbusu gāja garām, kur tagad ir Lidls tas veikals, kur fabrika, tur viņam bija pietura uz tā stūra. Tad mēs braucu līdz Vefam. Tur? Nu jā. Nu labi, un tad tajā tehnikumā, kas tad jūs bijāt, tur visi... Daudz bija. Es vakar nodaļā mācījos, es strādāju. Un pa dienu strādājāt? Strādāju, jā. Kur strādājāt? Vefā. Arī? Vefā, telefonijas cehā, jā. Un te jūs 8 stundas nostrādājāt? Jā, vakarā gāju uz skolu vēl. Un tad cikos 8 sākās darbs, jā? Jā, 8 sākās. Faktiski 6 katreiz cēlāmies augšā. Es personīgi. Nē, tāda dzīve bija, tu neko nevar darīt. Nē, tas ir interesanti, jā. Un te jūs strādājāt līdz 6? Jā? Nē, mēs strādājām... Līdz 5? Nē, strādājām līdz 4 laikam. Līdz 4? Līdz 4 vai līdz 1, jo tāpēc, kad agri sākās darbs. Mēs 3 līdz 4 strādājām. Un tad cikos tu sākās skola? Skola sākās vakarā. Ap 8 laikam vai 7. Tik vēl. Labi, par šo tematu es negribu tālāk. Labi, skaidrs. Labi, jā, ok. Labi, tad kaut kas mainījās dzīvē, un tad bija piedāvājums nākt uz Ādažiem. Mainījās tā, ka mēs apprecējamies. Dzīvoklis bija man Rīgā. Netālu no VF arī bija dzīvoklis, bet man bija vēl vasarnīca. VFs iedeva, tā kā es strādāju labu darbu. Tad iedeva dārziņos. Jūs tā kā priekšnieks bijāt? Pa pusē. Puspriekšnieks? Jā, pa pusē. Un tad iedeva vasarnīcu, tad vīrs man bija celtnieks, un tad mēs uzcēlām vasarnīcu. Un tad es domāju, tur tikai 2 mēnešus var pa vasaru pabūt. Un tad piedzima meita, un es domāju, nē, mēs gribējām vai uz Ādažiem, vai uz Ķekavu. Bet mēs atnācām uz šejieni. Kāpēc tā? Tāpēc, ka man Gauja patīk. Kā, bet Ķekava nav Gaujas? Ne Ķekava, bet... Iecām? Nē. Pēc tam atcerēsies? Atcerēšos, jā. Mārupe. Mārupe, Mārupe arī bija diezgan liela saimniecība. Mārupe jā. Tuvāk tur? Tuvāk mums taisni tur tā Liepājas iela tur prom un uz Mārupi. Nē, man patīk šeit. Mēs atnācām, putniņi dziedāja, Lakstīgals pogoja. Kurā gadā tad jūs atnācāt? 71. Tas bija pavasaris, rudens, Mēs atnācām, vecākais dēls sāk iet 1. klasē. Viņš nobeidza 2 semestrus Rīgā. Jā. Un tad mēs atnācām uz šejieni. Tas tā kā rudenī kaut kad? Jā. Nē, uz ziemu. Jā. Mēs atnācām, jā, 2 beidz un atnācām. Kā tā varēja mierīgi atnākt? Varēja atnākt, es gribu te strādāt un... Jā, es aizgāju pie Kukola un teicu, ka man vīrs ar celtniecībā strādāja.
Mēs teicām, ka mums vajag abūs gabalu. Mums vēl Rīgā bija dzīvoklis, to mēs dabūjām samainīties, lai varētu, jo tad nevarēja būt Rīgā dzīvoklis un vēl šitie abūs gabals. Tu pārāk daudz tad. Jā. Kāds tas kukels bija? Jūs atceraties viņu? Jā. Es teicu, ka man vajag abūs gabalu, kukels iznāca ārā iesrullētiem matiem. Kā tas ir iesrullētiem matiem? Ruļos, mati ruļos un saka, ko jums vajag? Mati ruļos? Jā, ruļi bija iesrullēti matos, jā. Un pie viņu uz mājām es aizbraucu, man vajag abūs gabalu. Kāpēc vajag matos ruļus? Ko es nezinu. Viņš tā matus skrullēja sev laikam. Šito es nezināju. Jā. Tas ir labi, jā. Labi. Un tad jūs atnācāt pateicāt, un viņš teica, ka jā, ka labi. Nē, viņš teica, ka jā, ka iedos vīrs strādā, aizgāja uz kolhozu strādāt celtniecībā un iedos. Un tad viņš paprasīja, kur es gribu. Es aizgāju parādīt šito abolu. Bija teļu dārs, varēja izvēlēties, ko grib. Neviena māja tur nebija, tur bija tikai teļu dārs. Mēs aizgājām Spriņģu, kas sākas celties, tad Zvirgzdiņa blakus. Pagaid, tas ir tas zemes gabals, kas ir pie Strautiņa, kas tur ir pie bērndārza. Jā. Viss bija teļu dārs. Teļu? Teļus, jā, teļu dārsa bija, kad mēs atnācām 71. gadā. Teļus tur ganīja? Jā, ganīja teļus, un teļu dārs sadalīja par abūs gabaliem. Viss. Kur tad tā ferma bija? Tad tā bija tā, ko jūs man prasiet, vai es tagad atceros? Nezinu. Jā, un tad te jūs atnācāt, un tur jau bija kaut kāda māja, ja vēl nebija? Nē, nekas mums. Neviena nebija tukša? Nē, mēs atnācām, redzēt, kā tur tā zilā māja, mēs tajā aizgājām, mēs samainījāmies, lai mēs varētu atnākt uz Ādažiem un celt māju. Nedeva jau tā abūs gabals. Tur mums bija 2 istabas, dzīvoklis. Un tad mēs sākām celt. Vīrs cēla māju. Tad strādāja visu dienu darbā, un tad vēl cēla māju vēl. Jā. Un jūs tad arī strādājāt? Pasagādnieku. Celtniecībā? Nē, es nestrādāju. Kolhozā nestrādāju. Kolhozā jūs nestrādājat? Nē. Jūs nemaz neesat kolhozniece? Es neesmu kolhozniece. Redz, kā izrādās. Visi domā, ka jūs esat nopelnījumi bagātā kolhozniece. Nē, kolhozniece es neesmu. Es strādāju Siguldas biedrībā par realizācijas daļā. Un tad braukāju ar. Kāpēc nenācāt uz Ādažiem strādāt? Tā sanāca. Siguldā, bet tur baigās nebalsīties Siguldē? Nē, es strādāju Rīgā. Rīgā? Rīgā tikai Siguldā skaitījās. Potējām rozes un audzinājām sāk pārkvalificēties uz citu. Taisnība uz tādu puļu kopību? Jā, man patīk zeme. Un tad tas ir kaut kāds 70. gada sākums Jā, 71. gadā mēs atnācām. Tad rēķiniet 72. kaut kur iesākām celt, 73. Bet tad viss arī iesāka, tad visi, kas mums bija blakus. Faktiski visi tie Ādaži, tie, kas ir uzbūvētie, tie, kas Vigriez, mēs visu reizēt arī sākām. Blakus bija Zvirgzdiņi, Vīgrieži, tad Bērziņi, Spriņģuka pretim bija. Visi mēs tur, Magaznieks. Visi. Visi tie ienācēji. Jā, visi mēs tur sākām. Nē, viņi jau bija kolhoznieki droši vien, es jau nezinu tik smalki. Es zinu, ka mēs tur visi kopā sākām celt un svinējām Jāņus un svētkus un draudzīgi bijām. Tos teļus visus tad... Laikam paņēma prom, cik es saprotu. Jā, tad faktiski, tās kaut kādas vecās mājas, tad no Ādažiem tajos 70. gados, kas tad bija? Nekas vienīgi uz centrā bija skolotāju māja. Tas ir pie skolas? Jā, un vecā skola bija. Jā, un viss? Viss, ko es varu jums pateikt, jā, tas bija. Bet es jums pateikšu, man ļoti žēl, ka to veco skolu nojauc. Tā bija ļoti laba skola. Un arī kultūra vēsturisks piemineklis tomēr, to nevajadzēja darīt. Bet, jā, tā daudz saka, jā. Kā ir, tā ir, neko jau tagad vairs nevar mainīt. Labi, un tad pa tiem Ādažiem, tad... Viss tā, mēs te dzīvojam un strādājam. Bērnus audzinājām. Jā. Un strādājām, bērni izskolojās. Bet jums bija arī vēl kaut kāda tā komunikācija ar to kukelu? Jūs tikāt? Nē. Nekādas darīšanas jau nebija. Jā. Bet cilvēki to kukelu tā kā mīlēja, tā kā es saprotu, ka viņš bija viņš neko sliktu nav izdarījis, teiksim.
Nākošais bija Kauls. Nu, jā. Kauls, es pateikšu, bija saimnieks, savas zemes saimnieks. Nu, lai kādu kas viņam tur pa galvu viņa darījās, tas man neinteresē, bet priekš cilvēkiem viņš bija ļoti jauks. Nu jā, bet tas pārējais moments, kad Kukavs tā kā nogāja malā un Kauls tad atnāca vietā, kaut kas mainījās ādažnieku dzīvē, toreiz kaut ko jūtiem, nekas tur nemainījās. Es personīgi, godīgi varu pateikt, es neko nejūtu. Kā strādāju, tā strādāju. Neko. Nu, jā, un ar Kaulim arī bija kaut kāda tikšanās un kaut kādas komunikācija kaut kāda notika? Nu, ja kaut ko vajadzēja, tad aizgāju pie Kaula. Gājāt tur uz zem ābeles? Nē, es gāju tieši augšā, un man tas kaut kā kantrīvē zem ābeles. Nu, kā tā, ka jūs tā vienkārši uznācāt augšā? Un jā, es pieteicu, jā, es piesaku vienkārši, jā. Un viņš arī pieņēma. Ja tu ej droši, ar drošu, ka tu tur nelavierē, tev nekas nav, kā saka, aiz ādas, nu kā tad? Es pasaku savu vajadzību un es aizēju pie viņu. Un tad viņš palīdzēja tur risināt? Jā, nē, man vajadzēja māju nokārtot, teiksim, tad visu izdarīt. Nē, palīdzēja, protams, palīdzēja. Es, piemēram, centra māju pārdevu un aizgāju dzīvot tur projām aiz Kadagas. Jā, viņš man palīdzēja. Nu jā, par Kaulu arī īstenībā ir labas atsauksmes, un kad tie cilvēki kaut kā tā kā... Bet es nezinu, kā jūs jau redzat, bet tā idejiski vienkārši ir, kad tas kolhozs beidzās, kad tas kolhozs bija tik slavens, tik varens un tik cienījams un visiem jā, varbūt viņa politika nebija pareizā, varbūt, nevienam otram nepatika. Bet es jums pateikšu, viņš gribēja kooperāciju. Viņa vienīgā kļūda bija, ka viņš negribēja atgriezt zemi cilvēkiem. Daudziem negribēja, jā. Es nezinu, kāpēc. Viņš teica, vajadzēja veidot kooperāciju. Bet tas jau nesanāca. Nu jā, to neviens īsti nezināja, uz kuru pusi tur viss tagad... Jā. Viņš pastāvēja uz kooperāciju, bet, Kāda tad dzīve tur bija tajā laikā, tajos ādažos? Bija Ballītes kultūras namā? Protams, jā. Un bija kaut kas tāds savādāks nekā šodien ir, vai kaut kas tāds īpašs? Es nezinu. Ziniet, kā bija lielāka tāda kopības sajūta. Nebija tāds tagad ļoti daudz jauni ir ienākuši iekšā. Vecie daudzi ir jau tagad aizgājuši, kā saka, uz citiem laukiem. Es jums pateikšu, nezinu, bija kaut kā sirsnīgāk. Tāpēc, ka varbūt tās bija tā paudze bija kara pierāpie... Varbūt arī, jā. Un vēl kas bija, nebija jau tik daudz iedzīvotāju, un visi kaut kā ap centru, un viens otru arī pazina vairāk, saprotiet? Tā, es domāju. Visi gribēja laimīgi dzīvot, visi gribēja aizmirst to. Protams, un tāpat tās bērni gāja skolā, tāpat viena otra bērnus pieskatījām, tāpat nebija, teiksim, kāds strādāja, teiksim, klubā, tad pieskatīt viņa bērnus, ja kāds tur, tad tā pieskatīja. Tā kā visu laiku bija tādas draudzīgas attiecības visiem. Es domāju, arī līdz šai dienai viņas ir saglabājušās. Tas ir jūsu paudzē? Mūsu paudzē, jā. Jo jaunā paudze ir īstenībā, man liekas... Viņi pat viens otru nepazīst, man liekas, tā ir. Vēl jau tie, kas gāja skolā kopā, tad vēl kaut kā viens otru. Arī, teiksim, man dēlam bija tāda klase vecākajam, ka no viņa klases ļoti puiši daudz atmira. Vismaz 5 vai 6 puiši ir aizgājuši bojā. Citam ir avārija, citam tas ir. Jā, tas ir interesanti. Īstenībā es domāju arī par tām paudzēm, par to paudžu maiņu, kad ir tā, ka tā vecākā paudze it kā izaudzina to jaunāko paudzi. Jā. Un tā vecākā paudze visu laiku saka, kad viņu laikā viss bija labāk un tā, un ka tie jaunieši ir tādi un šitādi. Es neteikšu. Es domāju, ka varbūt šitā paudze ir mainījusies, teiksim, tagadējā paudze, ja? Ir mainījusies, viņiem ir cits vēlmes, ko viņi grib sasniegt. Jā. Mūsu paudze kaut kā pieticīgāka bija šī. Kaut kā
Es tā domāju, vairāk bija tā kopības sajūta. Jā, bet tas ir tāpēc, varbūt tas, kad jūs esat tomēr tā kara paudze, kas varbūt tās tur nav tieši... Nē, mēs neesam tieši kara paudze, bet mēs esam tā paudze, kas pēckara, ja, bērni pēckara. Arī vecākiem nebija viegli nopelnīt to maizīti. Tāpat jau bija grūti. Nebija lielas algas, nekas nebija. Nebija. Un tāpat tās jau arī bija bailes no izvešanas arī. Man tēvam un mammai bija salikts jau čemodāni, lai ja gadienā kaut kas, paldies Dievam, neizveda. Tā bija. Jā, tad, kad bija tās izvešanas, tad jau jums bija kaut kādi 11 gadi, ja? 10 gadi. Tā, tu īsti pateikšu. Jā, kaut kur kādi 11 nebija. Kaut kur 7, 6. Ģimenē runāja par tām izvešanām kaut kādām? Nē, neko, ja? Nerunāja. Vienkārši viss izlikās, ka... Jā, nerunāja, lai netraumētu nevienu, mums nerunāja. Vienkārši nerunāja, bērni man neko nestāstīja. Vispār nerunāja. Jo visiem bija bailes. Visi saprata īstenībā... Tu īstenība, bet, protams, es tik zinu, kad es gāju skolā un 53. gadā, kad nomira Staļins, es zinu, kā šodien visi raud zālē savēlti. Ziniet, es nevarēju novēlēt, man tā gribējās smieties. Tas bija kaut kāds šausmas. Tas bija ārprāts. Es nezinu, tad man izvest uz Sibīriju, mūsu ģimeni momentāli. Es knapi novaldījos. Nenāca smiekli. Tad tie asaras. Nē, visi raud, es tik riņķītā paskatos, kas tur bērns skuķis. Kāpēc viņi raudā? Vienkārši tāpēc, ka tētiņš aizgājis. Ka tā vajag raudāt, vai tā ir smuki, vai kad viņi noskatījās viens no otru, ka jārauda? Kāpēc? Es nezinu, es tikai to atceros. Ļoti labi atceros. Ka mums iegāja aktu zālē un kad visi paziņoja un visi sāka raud. Beidziet. Šodien atceros, tas tā kā humors. Tā kā sliktā kino. Pilnīgi neticami, ka tas vispār varēja būt. Un ka tas... Bet es jums stāstu tā, kā tas bija, kad es gāju skolā. Tajā 3 Margrietas ielas skolā. Jā, un tad pagaid, bet tā Margrietas ielas skolā, tā ir latviešu skola? Latviešu. Tīri latviešu skola, jā. Un Priedēs bija 5. skola. Jā. Tā bija Krievu? Nē, tā bija arī latviešu skola, tur gāja man māsa. Nē. Es tikai to atceros. Bet Āgenskalnā, man liekas, ka tajā, kurā gadā sāka celt tās Kruščova mājas tajā Āgenskalna Priedēs. Tikai tad jau sākās tā civilā okupācija, vai kā viņi saucās, ka tur jau armijnieki, man liekas, tā nemaz... Bija gan. Kapseļa ielā bija armijas štabs. Armijas štabs bija Kapseļa ielā. Viņi gāja gar mūsu māju garām, uz Āgenskalna Priedēm, jo tur bija pirts. Jā. Un viņi gāja uz pirti. Mūsu Dēliņa ielā bija no apaļiem ķieģeļiem sataisīta, teiksim, viņi gāja pa apaļiem ķieģeļiem. Tas nebija bruģis, bet apaļie akmeņi salikti, tas bija bruģis. Jā. Ka braucu viss rībēja. Viņi dziedāja dziesmas un gāja mazgāties. Krievi dziedāja? Protams, tu jau Krievi bija. Armija bija Ernestīnas ielā. Ernestīnas ielā viņiem bija štabs. Ne Kapseļa, bet Ernestīnas ielā. Un te jūs tur, kā viņi iet uz pirtā, jūs dzirdat? Jā, viņi gar mūsu mājām gāja garām, visām mājām, prom uz Āgenskalna Priedēm. Tur viņiem bija pirts. Jā, to es atceros, tā bērnībā tā bija. Jā, un tad... Jā, un sakot, bija kaut kāds brīdis, ka jūs sākāt ģimenē runāt par to, par tām izvešanām? Nē. Tā arī neviens nesāk neko? Nē, līdz šai dienai neviens neko. Tēvs ar māti jau ir miruši, jau sen. Nē. Par to nerunāju vēl Krievu laikā, tak viņi jau nomira. Kas tev ko teiks? Jā, es tagad arī domāju, tagad tās tēmas tur ceļās augšā, viss tā vēsture un viss, un es domāju, kā tas ir, kad šodien it kā runā, un arī jau baidās. Es jums teikšu, runā tie, kam vairs, kā saka, viņš jau ir vecs, viņš var runāt. Bet tai laikā nerunāja. Neviens nerunāja. Mani vecāki par to nerunāja.
Bija citas prioritātes. Viņi bija darbīgi cilvēki, gāja korī, dziedāja, bija dziesmu svētki. Bērni mācījās un viss kārtībā. Vairāk neko. Jūs arī gājat līdz uz tiem dziesmu svētkiem? Nē, es negāju uz dziesmu svētkiem. Varbūt, ka gāju, neatceros. Ja tad varbūt es mazāk. Es tikai to momentu atceros, ka es gāju viņiem līdzi uz nodarbībām un ka es sēdēju zem klavierēm. To es atceros. Tas viss klavieres. Dikti tuvu bija tad, jā. Jā, es sēdēju. Nebija kur atstāt bērnu. Paņēmu līdzi. Ļoti labi, tas jau kas saka tāda muzikāla audzināšana. Jā. Un viņi dziedāja, jā. Mamma, tēti dziedāja korī. Kurā vietā bija tas mēģinājums? Mēģinājums bija Āgenskalna, kur ir Āgenskalna tirgus, pretim tur bija tāds restorāns Lido. Kurā vietā? Laikam es zinu, tur blakus Lido. Tur, kur tāda maza saliņa ir tāda, kur ir pasts un blakus pastam kaut kur. Kaut kur viņi tur bija. Es zinu, ka tur bija Lido, ka viņi pēc tam gāja uz Lido ēst vēl, kā saka, pusdienas vai vakariņas, es nezinu. Un vairs tik tālu var atcerēties. Jā, un tie Āgenskalna kaimiņi tad arī bija tie paši latvieši un tie paši proletārieši un tāpat tās tur cīnījās. Lielākoties visi bija latvieši, nebija mums krievu blakus, nebija. Visi krievi dzīvoja Rīgā centrā? Jā, nebija. Pēc tam laikam kāda tur tai sētas mājā, kāda tur ģimene atnāca, bet to es jau vairs neatceros. Jā. Bet kurnājāt ar malku visu? Ar malku, jā, ar briketēm. Bija krāsnes, mums jau bija krāsnes, ļoti labas krāsnes, jā. Labas krāsnes. Šitie jau mēs, kā atnācām, tad jau arī bija jākurina ar malku. Tāpat gājām mežā zaģiem. Toreiz mežsargs iedeva mums, ka mēs sākām celt māju, tur, kur briļanti, tur deva jau varēja zāģēt ārā koku materiālus, tad mēs zāģējām. Pavārs mums, kā šodien atceros, iedeva. Katram iedalīja gabalu. Pavārs tas ir uzvārds, jā? Pavārs ir uzvārds, viņš ir mežsargs bija tad. Viņš jau ir miris pie pavāram mājai, tur uz stūra, ka brauc. Kur uz stūra? Kad izbrauc no Ādažiem, kur krustojās, kur iet mums iekšā, ceļš, un tur pretim ir lielais ceļš, un tur ir pavāra māja. Tur jau tagad citi saimnieko. Viņš ir nomiris, un viņa dēls arī nomiris ir. Te jūs abi divi ar vīru, tad divatā ņēmāt zāģi un... Nē, viņš jau kādus viņam bija palīgs arī, tā jau nav. Kur tad es sievišķis varu nogāt? Zarus dedzināt gāja palīgā, jā? Strādājām, ko citu darīs. Kad ir tur? Un tad varēja vienkārši gāzi visu pēc kārtas un zāģēt? Jā, bija jāzāģē, jā, jo viņi tad jau taisīja, kad būs ferma, tā briļantu ferma, jā. Tā kā gatavoja to vietu jau? Jau deva cilvēkiem izzāģēt. Un kā te jūs dabujāt tos baļķus, to malku visu uz mājām, tad zirgu ar traktoru? Kādu zirgu? Traktoru noteikti. Es neatceros. Kur tu vairs? Tas jau tik sen. Jā. Tas jau sen. Tie laiki tur, tajos Ādažos tur mainās visu laiku, un tad tas kolhozs kļuva par agrofirmu, jā, un kā tas... Es jau kolhozā nestrādāju. Jūs tā kā nebijāt? Es nestrādāju kolhozā, ne. Bet kā mainījās dzīve Ādažos vispār, ja, kad... Kāpēc Ādažos jau ļoti labi mainījās dzīve? Cilvēki strādāja, pelnīja. Es nevaru teikt, Ādažos ļoti labi. Mēs jau... Bet tomēr izvēlēties nestrādāt Ādažos. Man liekas, ka taču Ādažs bija viena no tādām vietām, kur visi cilvēki... Es tur biju iesākusi strādāt, un tad es... Sapratu, ka nē? Nē. Cita pieredze. Nodarbojos ar savām lietām. Jā. Un tad te jūs tajā, kas tas bija, Siguldas, kā jūs teicāt, tas ir? Siguldas strādāja, tur arī, kā saka, tur arī bija Vēriņkungs, viņš iemācīja, kā vajag gladiolus audzināt, un kā... Kas tas par Vēriņkungu? Lielais gladiola audzētājs. Viņš jau ir miris 90 gadu. Aldons Vēriņš. Vēriņš Aldons, jā. Viņš jau ir miris, jā. Siguldietis, ne?
Nē, viņš bija Rīgā, bet tad viņš uz beigām viņš Siguldā vēl iegādājās īpašumu. Tad viņš tur dzīvoja. Birģeles kungs tur strādāja. Mēs pie viņa strādājām. Tajā tirgū, centrāla tirgū, viņi veda savus sīpolu puķes un visu, un es palīdzēju tirgot. Realizācijas daļā. Tā jums ir super pieredze padomu ekonomikā un... Ekonomika. Katrs taisīja priekš sevis ekonomiku. Jā. Bet kā bija tā sociālistiskā vai komunistiskā ekonomika? Kā jūs praktizējošs cilvēks? Ko es jums varu pateikt? Tad dzīvoja katrs priekš sevis un tagad arī tāpat dzīvo. Katrs priekš sevis, kā viņam ir izdevīgāk. Jā. Tādi, ziniet, kā kādreiz Krievu laikā bija Pauļiks Morozovs pacēls karogu un ka viņš tādu te nav. Visiem ir tikai viena dzīve un visi grib kaut kā daudz maz pieklājīgi. Bet, protams, visiem ir ģimenes, visiem ir bērni. Viņi grib izaudzināt, lai bērni izskolojās. Nav. Bet toreiz, tur, piemēram... Bērniem izglītība ir iedota, es par to priecājos, visi, kā saka, strādā savās vietās, visi kārtībā, mani bērni, mazbērni, lai visi dzīvo. Par to es esmu smagi strādājusi. Kad ir tas, kad daži saka, ka, piemēram, kad slikti bijuši tie komunistu laiki, citi saka, kad tik labi viņš nekad mūžā nav dzīvojis un nekur pasaulē viņš nebūtu varējis tik labi dzīvot. Ziniet, kā es jums pateikšu tā, katrs runā tā, ko viņš ir ieņēmis kādu amatu un ko viņš ir darījis, ja? Tad bija ļoti smagi jāstrādā un tagad arī smagi jāstrādā, lai tu varētu izdzīvot. Nekas pa brīvu nenāk un neviens uz paplātes neko nepienes. Tas pa visu ir jāstrādā, ir jāmaksā par visu un ir jāstrādā. Tad bija jāmaksā, tagad jāmaksā un nekas pa brīvu nav. Nav nekas pa brīvu, nevienā laikā. Krievu laikā strādāja smagi, tagad strādājam smagi, lai varētu izdzīvot. Tas ir viss, ko es jums varu pateikt. Un tad par to tirgu varbūt jūs varat kaut ko arī pastāstīt vairāk. Tas centrāla tirgus bija diezgan pilns, un tur viss vecajās fotogrāfijās rādās, ka tur ir pilns visu laiku cilvēkiem. Gan dienā, gan dienas laikā pilns tirgus ar cilvēkiem. Ziniet, kā ir? Tirgu bija tā, ka bija ļoti daudz ziedu, ļoti daudz gladiola audzētāji bija. Vispār bija pašu produkcijas ļoti daudz. Tagad jau nevar saprast, kur viņa ir un kur viņas nav tās produkcijas. Bet, protams, bija sava produkcija, tirgus bija pilns. Bet kas to pirka? Kur to lika? Kāpēc tagad vairs un pirka cilvēki. Tagad vairs nevajag puķis? Puķis pērk, ved puķis un pērk. Ved no... taču no visurienes. Holandas ved. No Holandas, no Kenijas rozes ved, no visurienes. Taču ved ir šitās te, kas nodarbojās ar to, un tad... Tagad jau cilvēki, vecie ļaudis apmirst, kas bija entuziasti, kas audzināja. Sigulda bija prioritāte, tur audzināja gladiolas audzināja, lilijas audzināja, tulpes audzināja. Tulpes bija ļoti daudz un dažādas šķirnes, un tāpat tās atveda arī no Holandes, lai varētu paši audzināt tās tulpes. Un tad visi tad realizēja centrāla tirgu to visu? Jā, realizēja tur, jā. Bet tā bija, ka dienas laikā tur bija pilns ar cilvēkiem, taču visiem vajadzēja būt strādāt? Bija cilvēki, strādāja jau maiņās. Krievu laikā jau strādāja maiņās, bija pirmā maiņa, otrā maiņa, bija trešā maiņa. Un arī cilvēku droši vien, ka bija vairāk, es jau nemāku jums to pateikt. Kad mēs paskatāmies tur kaut kādas vecās filmas vai kaut ko, tad tur ņudz no pārdevējiem, ņudz no cilvēkiem. Tas varbūt ir uzņemts, kad ir sestdienas, svētdienas, tad, protams, ka ņudz. Protams, ka ņudz. Darbdienās varbūt tā nebija, bet no sestdienas, svētdienas tur bija pilns cilvēku. Bija tautas daudz. Kāds tur bija tās kaut kādas šķirnes, vai kas tur toreiz bija tās populārākais, ko tur labāk pirka, vai ko nepirka, kas tur gāja, kas negāja? Gladiols arī bija tās agrās šķirnīt, lai Flama bija Oskars, bija gladiolas, bija divrindu gladiolas, Pompējas bija ļoti skaista balta gladiola.
Tas tā kā latviešu tās gladiolas ir tas? Nu, tās visas Aldons Vēriņš, viņas, kā saka, selekcionē, jā. Nu, ir jau vēl citi selekcionāri, arī nav jau viņš vienīgais. Viņš no Mātes sirds, tā ir viņa selekcija tīrākā. Gladiola Mātes sirds, viņa balta ar sarkanu mēlīti. Tā ir Aldona Vēriņa gladiola. Nē, nu es saprotu, ka vispār tie puķaudzētāji, tā ir tāda vispasaules mafija, ja, kas tur tirgo pa ārprāta cenām, tur tos sīpolus. Nu, tirgo, jā, bet es pateikšu, tajā laikā nebija tik nenormāls cenas. Ticiet, uz man nebija tā. Kaut kādos tūkstošos tagad tur maksā. Nu, tas ir pārspīlēts. Tas ir, es godīgi jums pateikšu, tas ir pārspīlēts, tas ir uzspēlēts. Jā. Arī tad bija cilvēki, kas radīja un darīja un bija ļoti skaisti, un starp citu ļoti skaistas gladiolas. Es jums varu pateikt, tagad nav. Nu, atved gladiolas, ja? Nu, nav tā skaistuma, kas bija. Nav. Tās ir mans personīgais vērtējums. Nu, nav. Vairs nevajag skaistākās? Nu, nezinu, bija 2 rindu skaistas. Nē, nu, kaut kur jau ir, tagad audzēt arī kaut kur ir, bet tas cilvēks pateica, ka viņam ļoti daudz sasistas ir tās gladiolas. Nu, tagad tas laiks tāds ir. Sīpolis sisti ārā. Tāpēc, ka krusa un visas asistas un sīpolis izkrist ārā. Nu, ziniet, kā ir. Ir ļoti skaistas gladiolas. Mūsu selekcionāriem ir ļoti, ļoti skaistas. Bet jūs taisat pa gladiolām specializēties? Gladiolas, tulpes bija. Es vienkārši es zinu, tāpēc, ka es strādāju tajā sfērā. Nu, ļoti labi jau zina arī, teiksim, Ādažos arī ar tulpu audzētājs jau bija arī Spriņģu kungs, arī jau tulpes audzināja, jā. Nu, tirgojām, braucām uz tirgu, tirgojām tulpes. Bet uz Krieviju nevedāt, jūs te patās ir vedāt uz Krieviju? Nu, bija arī uz Krieviju, kā aizvedām. Bija, ja? Nu, pastāstiet, ko drīkst stāstīt. Nē, tas lai paliek. Tas bija jēga braukt uz turieni? Jā. Puķis bija jēga uz turieni. Bet tas bija baigais izaicinājums. Izaicinājums, jā, un darbs arī liels un nogurums arī. Un tur taču pilnīgi... Mēs ar vīru braucām ar mašīnu. Jā. Nu, aizbraucām un iztirgojām. Nu, kā savādāk varētu... Pēterburgu braucāt? Jā, kā mēs savādāk varētu uzcelt, teiksim, māju vai kaut ko tam līdzīgu. Nu ir jāpatirgojas ar tām puķēm. Rekets, kad toreiz bija, nebija? Tad nebija tāds rekets. Nu, melnie bija, bet nebija tā. Tagad jau es nezinu, tur galvu laikam nogriezt, ka Latvijas mašīnu redzētu. Nu, jā. Nē, nebija. Tirgojāmies, protams. Bet tur jau tur pilns Latviešiem bija. Jā. No visas Latvijas tur jā, no visas Latvijas tur bija, jā. Ko tie Krievi paši nemācīja audzināt vai Viņi neaudzināja. Nu, varbūt kaut kur jau audzināja. Es tik smalki jums nemāku izstāstīt. Mēs braucām, mēs iztirgojām, mums vajadzēja naudiņu, lai mēs varētu uzcelt to savu māju. Nu jā, un tad Krievijā tās puķis bija dārgākas nekā Latvijā? Jā. Cik tie jūs likāt tur reiz 5, reiz 10? Komerc noslēpums, jā? Labi, skaidrs, jā. Un tad jūs braucāt, tad tie latvieši brauc uz to Krieviju, tirgotos puķis taisīt? Ļoti daudz latvieši brauca, jā. Tad bija... Jā, vai kad ne? Nē, brauca, kad svētki, kad tas, kad tas ir... septembri? Jā, uz 1. septembri arī uz sieviešu dienu brauca, uz sieviešu dienu īpaši brauca, tad ļoti labi pirka, nu, tā bija. Un tajā Pēterburgā tur visiem naudas bija gana, viņi tur visu pirka tā kā... Jā, es domāju, ka viņi arī tagad nemaz slikti nedzīvo tajā Pēterburgā. Bija, cilvēki pirka un... Ziniet, ļoti grūti pateikt, jo katrā savā laikā katrs cilvēks kaut ko nopelna, kaut ko izdara. Katrs pielāgojās laika apstākļiem. Mēs arī pielāgojamies. Mums vajadzēja naudiņu, mēs pielāgojamies. Ar politiku mēs nenodarbojamies, man viņa arī tagad neinteresē. Nu, cik daudz interesē, ka tev, lai bumbas nekrist uz galvas, teiksim, un tas vai ne. Bet, nu, mēs, vecie cilvēki, politiku vairs nevaram uztaisīt. Tā es jaunie. Es, atklāt sakot, nezinu, kas to taisa, to politiku, un kas te notiek, kas te nenotiek. Man liekas, ir kaut kāds iestājies labi, bet par to nerunāsim.
Nu, par tām puķiem, tad, un tās tūpju kaut kādas markas arī bija kaut kādas īpaši tādas populāras? Jā, bija Oksfords, tad bija, momentā jums, tas bija visvairāk, jā, Oksfords bija ļoti daudz. Bija jautra atraitne, tā bija ļoti skaista, tāda raiba. Tā neko nosaukums neatceros. Jā, jautra atraitne bija tulpes. Tā bija ļoti agra tulpe. Un tad tās bija arī latviešu selekcionētas, vai tās bija? Nē, man liekas, ka nē. Oksfords arī nē. Tās nāca no Holandas. Arī toreiz jau? Jā. Mācēja cilvēki. Ievest. Ieved mazos bērniņus un pavairo. Droši ir kaut kā jau ieved. Toreiz, man liekas, Ādažos kāds te sadegā to, ka ieveda tulpes īpolus. Nemācīšu jums pateikt, kas tas bija. Bija atveduši no Holandas tulpu, bija kaut kāds pasūtījums, un tajā pasūtījumā iekšā bija Holandas tulpes. Toreiz neatceros. Es nemāku jums pateikt. Jā. Es tikai zinu, ka toreiz tā bija. Jā. Un tas vēl bija, laikam vēl Kukela laikā. Un kā tad bija, tas bija kaut kāda neraža tur bija, vai kas tur bija, vai pieķēri, kad ir ievests, vai kā? Pieķēri, ka ieveda tulpes, sodu dabūja maksāt laikam. Vai ko par šo jautājumu variet man neprasīt, es nezinu. Jā, labi. Es nezinu. Un tad, kas tiem krieviem labāk patīk, gladiolas vai tulpes, laikam, ja? Viņiem ir tulpes, ir gladiolas arī. Rozes toreiz vēl tā kā nebija, vai kā? Rozes tā, jo rozes ātri, nevisai. Rozes viņiem tulpes, un kad bija 8. marts, tad tulpīte. Tulpītes. Cik viena tulpīte maksāja? 10 rubļi? Nezinu, nemāku pateikt. Jā, labi. Jā, tad kas tad vēl? Tad par tām puķiem, jā, un par to kaula laiku, un tad tas... kad nomainīja to kaulu, jā, kad izbalsoja vai kā? Jā, izbalsoja toreiz, ka tas, kā viņam ir uzvārds? Vimba izbalsoja. Vimba arī jau vairs nav. Ir jau miris. Bet, teiksim, kad jūs klāt, viņš nebijāt kaut ko, bet tik un tā, vienkārši žēl gan bija tiešām, godīgi var pateikt, jo viņš bija saimnieks, tomēr daudz, kas tika darīts. Jā. Priekš tā kolhoza bija ļoti daudz, kas darīts. Man neinteresē viņu politika, nerunāsim par politiku, bet runāsim kā par saimnieku. Jā, ko mēs varam zināt par to, mēs neko nezinām. Es nezinu nekā. Jā, bet kā saimnieks viņš bija saimnieks. Tā visi saka, jā, kad bija, bet redz, kad visi atzīst to, ka bija saimnieks, bet tāpat laikā paši tomēr nometa viņu un aizgāja vēsturē visu. Tur bija politika. Ja tā godīgi var pateikt, tā bija politika. Vajadzēja nomest, tur nomet. Bija kaut kāds, labi, par to mēs atkal nezinām. Nezinu. Es arī nezinu. Labi, nomet, un tad kaut kāds šur un burums iestājās ar visu to, kad to nomešanu, jā, un tad mēs esam tagad šodien... Esam te, kur mēs esam? Kur mēs esam, jā. Esam Ādažos? Jā. Jauns laikmets? Jā, visi laimīgi, visi priecīgi. Visi strādā. Laimīgās vecumdienas. Būvē mājas, pa labi, pa kreisi, ka viss ir aizbūvēts, pilnīgi viss. Kam ir nauda, tas būvē, kam nav, tas stāv. Rīdzinieki iekšā, jā. Rīdzinieki nāk iekšā. Droši galdē arī brauc. Iebraucēji jau arī daudz te ir. Jā, un tad, kas tad vēl tāds mūžīgais jautājums, kad gan kaulu laikā, gan vēlāk, gan arī tagad, kaut kā tie, piemēram, tie paši cernikavieši kaut kā viņš ir rīvējies ar tiem ādažniekiem. Cernikavieši visu laiku ir rīvējušies ar ādažiem, un pēc tam tie Cernikavi atdalījās. Jā. Cernikavi atdalījās. Kā jums liekas, kāpēc viņi rīvējās? Kas tur rīvējās par to rīvēšanās iemeslu? Es nezinu, es tur nesaspringstu, tāpēc, kad es nezinu. Vienkārši kaut kas jau tur bija, kāpēc. Viņiem ir jūra, viņiem ir nēģi, viņiem ir vilciens beigās. Jā, redzi, jā. Cernikavieši gudrāki. Bet tāpatās viņi brauc iepirkties uz ādažiem un ved bērnus uz ādažiem. Tagad viņiem ir pašiem sava skola un vidusskola pilnīgi jauna.
Viņi ļoti daudz ko ir sasnieguši. Es jums pateikšu, ka cernikavieši ir ļoti daudz sasnieguši. Ļoti daudz. Nu, kurš uzbūvēja tiltu? Cernikavieši uzbūvēja to tiltu. Kas uzbūvēja promenādi? Cernikavieši uzbūvēja promenādi. Tai laikā mums bija kādi ceļi, kā mums bija, pa kādu ceļu es braucu uz mājām. Vot tagad tikai uztaisīt ceļu, ja? Tagad, pagājušo gadu. Kas tiem cernikaviešiem ir tāds tā jūra tuvāk, vai kas, vai vējš viņiem, vai kas tur, kāpēc viņiem ir labāk, kāpēc viņi tur ir? Es domāju, ka cernikavieši savā starpā ir sirsnīgāki. Tāpēc, ka viņi mazāk ir, ka viņi nav nu, kas tur mazāk? Jā, varbūt viņiem tikai vasarnieki atbrauc ļoti daudz, ja? Bet, laikam viņi labāk saprotās. Un zvejnieki jau vispār ļoti sirsnīgi cilvēki. Jā, jo smagāks darbs jau sirsnīgāk cilvēki. Jā. Un viņi arī saprot, kas viņiem ir vajadzīgs, ja? Es domāju, ja kāds nav ar mani mierā, lai nav, bet tās ir manas personīgās domas. Jā. Jo Cernikava tiešām man patīk, ka ļoti daudz ir izdarīts, un priekš cilvēkiem. Tieši priekš cilvēkiem. Jā, tā ir jā, ka tā Cernikava ir tāda pērle mums. Jā, un viņi bija iekārojami, un tāpēc viņi arī pievienoja. Kam bija iekārojams, tas arī pievienoja, un to nevajadzēja varbūt darīt, bet izdarīja. Jo tāpēc, ka viņi arī, ja viņi būtu vieni paši, viņi vēl vairāk izdarītu, un vēl vairāk būtu tur kāds labums, jo tie cilvēki dzīvo ļoti labi. Tagad cilvēki ir ļoti neapmierināti. Ļoti neapmierināti, jo par viņiem maz interesējās. Viņi skaitās kā nomale. Tas ir kā visos laikos ir bijis tā, kad kādam kaut kas tur pa maz vai pa daudz vai pietrūkst. Nē, nav teikts pa maz vai pa daudz, ir teikts tā attieksme. Jūs saprotiet, attieksme. Pret cilvēkiem. Tāda mēs esam, jā. Tā attieksme pret cilvēkiem. Tu esi tas. Nav tādas kopības sajūtas. Ja reizi kopā, tad kopā. Tā kopā arī dariet. Kurā brīdī tas parādījās? Taču līdz teiksim, kaut kādos laikos taču, arī jau bija tāda šaušanās. Bija, jo tajā laikā uzskatīja, ka tie zvejnieki strādāja zivtiņas, viņi uzskatīja, ka zvejnieks vienmēr ir ar maizīti. Zvejnieks vienmēr ir paēdis. Bet mums taču arī bija apskriesti, mums bija maize un pizzerija un kas tik viss nebija. Bija, jā. Es nezinu. Varbūt nebija kārtīgi saimnieki, kas visu to nokārto tā kā vajag. Cilvēki arī palika, sāka labāk dzīvot. Ziniet, kas vainas ir vaina tā, kad cilvēki, kā lai jums to pasaka, sākās tāda kaut kāda nenovīdība, skaudība vienam pret otru. Varbūt tas tā vairāk Bet kā tas sākās? It kā jau visi vienādi te jau... es nezinu, es nemāku. Ārzemēs neviens neatbrauca te visi. Tas viss veidojās pašos, ne jau kas cits. Neviens onkulis jau neatnāca un nepateica, ka tu darīsi tā vai šitā tā. Paši. Cilvēks sāk labāk dzīvot, varbūt tam, kas ir sliktāk dzīvot, tas jau tiek atgrūsts vairāk, varbūt. Es nemāku jums pateikt. Ziniet, kā ir, es par savu dzīvi esmu cīnījusies pati savām rokām, savu galvu un visu, un es esmu sasniegusi, teiksim, pati strādājot un cīnoties. Un ja cilvēks pats sasniedz ar savām rokām, tad viņš arī zina vērtību. Viss, ko es jums varu pateikt. Bet kāpēc tā ir, kad vienam ir tā enerģija, es arī jūtu no jums, ka jums ir milzīga enerģija, ka jūs šo varat par kaut kos priekšā tā viss notiktas. Bet vienam ir tā enerģija, un vienam nav tās enerģijas. Viens skatās uz apkārtējiem, un kamēr cits atkal tur atrodas rokas, un viss notiek, kā tas ir. Ziniet, katram dieviņš dod savu svētību. Es visu mūžu ticēju dieviņam, un es domāju, ka tam arī ir ļoti liela nozīme. Pirmām kārtām nedarīt otram to, ko tu pats nevēlies. Jā, ir bijuši, es arī savām reizēm bijusi asa un, teiksim, un neiecietīga, tas tā vienmēr ir bijis. Bet vienmēr prāts nāk vairāk, kad viņš arī nav vainīgs, un es arī varbūt neesmu vainīga, bet tie apstākļi tās kādreiz sakrīt, ja, ka tu tur kaut ko nepareizi parunā vai nepareizi kaut ko izdari. Bet,
jāprot par sevi valdīt. Tas arī grūts jautājums. Jā. Es esmu no mazām bērnu dienām ļoti smagi strādājusi. No mazām bērnu dienām. Kad skolā gāju, tad es arī strādāju. Te Slokas ielā galā bija dārzniecība, un es gāju pa vasarām tur strādāt. Jo ģimenē mēs bijām 3 bērni, un naudiņa tāpat bija vajadzīga, un es biju vecākā. Un bija jāstrādā, lai kaut ko nopelnītu. Redz, interesanti, parasti jau kāds laucinieks saka, tie tur pilsētnieki, tie jau tur baltrocīši, tie jau neko nevar. Un atkal tie, kas ir pa laukiem, tie saka, kas tad tur nekas nav un tā. Un kad redz, ka tomēr tas nav tas būtiskāks, kas nosaka to. Tas ir tas, kas tevī ir ielikts, teiksim, tas arī ir. Ja tev ir, teiksim, pašam kaut kas, ko tu gribi sasniegt, tad tu uz to arī nospraud mērķi. Ja nav mērķa, tad arī nekā nav. Bet kas jums nospraud mērķi? Vecāki? Es pati sev nospraudu mērķi. Pati. Es gribēju, lai es varētu strādāt, lai maniem bērniem nekas netrūkt, lai man būtu pašai sava jumts virs galvas, lai viss būtu, ja? Es smagi strādāju, lai to sasniegtu, bet es gribēju, un lai arī otram nedarītu pāri. Jo dzīvē jau vienmēr iznāk kāds kaut ko tev izdara pāri. Redz, ka tiem latviešiem viņiem visu laiku ir jāstrādā, un visu laiku tiks darbs un darba tikumi. Bet atpūta arī ir pa to starpu, tā jau tīri nav, ka tikai darbs un darbs. Atpūta arī ir, arī tas ir, bet tas ir iespēja robežās, cik cilvēks var atpūsties. Es domāju, arī kā tas ir, ka tas cilvēks, lielāko daļu vai strādā, vai guļ, un faktiski 2 lielākās lietas, kas aizņem mūsu dzīvi, tas ir darbs un miegs, Jums nav taisnība. Kā ir? Jāprot sev sabalansēt. Tas ir miegam, tas ir darbam un tas ir atpūtai. Ja jūs to nemākat izdarīt, tad ir ļoti slikti. Haotiski viss pēc tam notiek. Kā ir pareizi? Jūs nevariet visu savākt visu vienā kopumā. Pirms jūs ceļaties, jūs esiet jau, teiksim, jums ir savs režīms, kad cikos jums ceļās, jums ir jāceļās. Ja jums ir, teiksim, ko jūs gribiet padarīt, ne jau vienmēr visu arī vari padarīt, ko tu esi, teiksim, tīpaši jau, šinos laikos jau, es nevaru tik daudz izdarīt, kā kādreiz varēju izdarīt. Bija, kad es strādāju pat līdz 12:01 naktī, teiksim, lai es varētu savu darbu izdarīt. Bija tā, lai es sasniegtu. Tas ir šausmīgi daudz strādāt. Jā. Es esmu apmierināta ar savu dzīvi, es esmu apmierināta ar to, ko es esmu izdarījusi. Es esmu apmierināta, jo mani bērni ir iemācīti strādāt. Mani bērni par to es esmu priecīga, arī mazbērns iemācīja strādāt. Mani mazbērni nekad mūžam neaizmirsīšu. Meita atsūtīja mazbērns pie manis laukiem un katram iedeva vagu ravēt, ja? Man vecākais mazdēls bija gudrāks, un katram apsolīja, tik un tik tu saņemsi pa savu darbu. Tie nabadzīņi ravē, šitas saka, es jums iedošu savu daļu, jūs izravējiet. Viņš šodien prot visu nokārtot. Jau no bērnības tas ir, sakiet, kā tas ir, Bet darbs bija iemācīts no bērnu kājas. Un šitie tagad smējās, ka viņi savus bērnus sūtīs pie manis mācīt. Es teicu, nē, jūs paši audziniet. Tā ir smalka padarīšana īstenībā. Tā nav smalka padarīšana, ja cilvēks neprot strādāt. Ne jau pārmērīgi strādāt. Mums iznāca kādreiz pārmērīgi strādāt. Bija tā, bet pēc tam arī atpūtāmies. Ja? Bet ja tu gribi dzīvē kaut ko sasniegt, tev ir jāprot strādāt. Tev jāprot savu darbu limitēt. Tev nav jāpārstrādājas, bet limitēt, cik tu vari un tik dari. Bet redz, vienam ir tas prāts iedots, un otram nav tas prāts iedots. Viņš negrib. Kāpēc negrib? Kāpēc viens grib, otrs negrib? Tāpēc, ka viņam labāk slinkot. Kāpēc viņam darīt, ja viņa vietā izdarīs kāds cits? Bet ja jūsu vietā nav kas izdara to darbu, jums ir jāizdara. Gribi vai negribi? Manā vietā nebija kas dara. Man bija jādara, man tie bērni bija jāizaudzina, māja bija jāuzceļ. Tas bija jādara. Bet tas cilvēks kā pats sev uzliek tos uzdevumus, tos pats savus tos mērķus, tos darbus. Jā, tikai pats.
Tikai pats, ja jums nav mērķis, nav uzdevums, nu, tad nekas arī nebūs. Tad tu arī peldēsi tā kā haizjūs pa okeānu, kur ko var nogrābt. Jā. Nu skaidrs, jā. Labi, tad vēl par tiem vecajiem laikiem, ko es varētu jums tādu paprasīt. Kas bija tāds, kas vēl, ja teiksim, mainījies no pagājušā gadsimta uz šito gadsimtu, kaut kas, bez komunikācijas, bez... Kas mainījies? Es domāju, ka cilvēki drusku ir mainījušies. Bet, ir labāk nekā pie komunistiem vai... Bet, protams, kad ir labāk. Saldējums toreiz bija garšīgāks nekā tagad. Nē, tas ir cits jautājums. Tas ir cits jautājums, ja runā par saldējumu, bet par vispār, par dzīves līmeni un par visu ir, protams, labāks. Protams, labāks. Bērniem ir labāks, skola ir, viss ir. Pašiem jābūt ir labākiem. Jāprot to visu pareizi sabalansēt un pareizi pieņemt. Nevis, ja man ir labi, ziniet kā, pat daudz izšķērdīgi reizēm ir bijuši. Ka palika ļoti labi, palika izšķērdīgi. Tagad, jūt, ka pa daudz bijuši izšķērdīgi, tad tagad viss ir jāsavāc kopā. Un tas jau ir grūti. Viss. Tas tā kā Bībelē, 7 bada gadi un 7... es nezinu, vai beidz. Tā kaut kā, ka pa kaut kādiem laikiem mainās. Ziniet, pasaulē kaut kas mainās gan. Mainās, bet vai viņi bada gadi, es jums to nemāku pateikt, bet Dievs sots tomēr nāks pār mums, ticiet man. Mēs esam ļoti daudz izdarījuši nepareizi, ļoti daudz. Es jau nerunāju konkrēti kas, ko un kā, bet visa pasaule jau nepareizi kaut ko dara. Ne jau man tiesāt to pasauli, ne man arī ko teikt, jo es jau tik smalki nezinu. Bet es domāju, ka cilvēki ir izlaidušies. Tā ir. Viņi grib ļoti labi dzīvot. Var dzīvot labi, bet ar prātu jādzīvo. Cits grib, kā lai to pasaka, Varbūt, ka pa daudz grib. Varbūt, jā. Bet visu vajag ar mēru. Bet mums nav mēra. Kā lai zinu, kurš ir mērs, kur ir pa daudz? Piemēram, pieņemsim tādu mēru. Tas tāds praktisks mērs. Labi. Jauna ģimene aizbrauc uz veikalu, piepērk pilnu bagažnieku, piepērk paikas, ja? Viņiem vajag. Pēc tam pusi jūs atrodat miskastē. Tas ir mērs. Tas ir grēks. Tas nav. Un pilnas miskastes ar ēdamoju piemestas, piedodiet. Viņš nesaprot, jā? Viņš paskatās uz to faktu, tam ir termiņš, jāmet ārā. Viņu vēl nedēļu var ēst. Nekāda vaina nav. Absolūti nav. Bet jauniem tas tā ir. Bet tos jaunos mēs izaudzinājām. Mēs viņus izaudzinājām. Mēs audzinām, bet kā lai jums to pasaka, sabiedrība viņus audzina tālāk. Sabiedrība. Draugs ir, draudzene ir, tas ir. Viņš dara šitā, tas dara tā. Jā. Kāpēc man tā nedarīt? Kāpēc? Viņam vieglāk. Tas tā kā nav bīvis pret vecākiem, beidziet, kāds... Kur jūs redzat bību? Pastāstiet. Es neredzu, tāpēc es jums jautāju, jums ir pieredze, kāda pieredze bība, varbūt kādreiz vecos laikos bija kaut kāda tāda bība pret veciem cilvēkiem. Tagad vecam cilvēkam pat autobusā vai vienalga tramvajā nepieceļās un pat vietu neiedod. Viņš speciāli sēdēs un spaidīs tās pogas, un viņš neredz, ka tur blakus stāv tantiņa, kura knapis turās kājās. Viņš neredz. Tāpēc, ka nesita bērnībā vai... Kāda? Nē, nav vajadzīga sista. Man bērni izauguši bez pletnēm. Izauguši bez sišanām. Bez sišanām. Visu var izaudzināt. Man meita arī bērnis izaudzināja tāpat. Bez bērniņa daktera. Piesolīt jau var. Jā. Bet es jums pateikšu, vajag ar bērnu runāt. Nav laika vecākiem ar bērniem daudz runāt. Viņš iespiež viņam tur piecīt, iespiež to, iespiež pidot, lai tikai no viņa projām. Maz bērns spēlējās, viņa uzliek šito te planšeti, un viņš tur spaida, un viņam ir miers. Bet ar bērni ir jārunā. Man vecākais mazbērns arī neļauj nodarboties ar tādām planšetēm, ko viņi daudz runā ar bērniem, visu ko. Tas tā, jā, tas prasa laiku.
Tas prasa laiku. Bet tev ir kā paši bērni, te jau nav tā kā uz 6 jātērē tas laiks, tā kā uz savējo tērē. Nu, visi steidzās, tikai nezinu uz kurieni. Nu jā, bet arī par to steigšanos jūs pateicāt, ka tā tas arī ir, man liekas, kad... Es nezinu. Bet kas ir tas, kas rada to steigu? Kas ir tas, kas iestāsta? Laikam pasauli griežās. Man ir jāsteigās. Nu, nekur nevienam nav jāsteigās īstenībā. Pasauli griežās ātrāk. Un tāpēc mēs arī steidzamies. Jā, steidzamies dzīvot. Atvedam vainīgos. Jā. Nē, bet kādam jābūt vainīgam. Kā jūs domājat? Bez vainas nevar būt vainīgs. Jā. Nezinu. Vainī pašos cilvēkos, ne jau kur citur. Pašos cilvēkos. Ko cilvēki paši dara, tas pats arī ir. Pasauli jau rada cilvēki. Mēs jau to pasauli faktiski būvējam. Ja? Mēs. Nu, kādu mēs viņu uzbūvējam, tādu viņi arī ir. Ir, kas viņu pieņem, ir, kas nepieņem. Nu, visādi cilvēki. Ir gudri, ir slīpēti, ir nenovīdīgi, ir skaudīgi, nu, bet tā ir visa dzīves īstenība. Jā, nu, viņiem visiem ir kaut kāda motivācija, kāpēc katrs ir tāds. Nē, nu, protams, un katram tu tiešām neielīdīs. Es taču nezinu, kāpēc tas cilvēks ir slims, kāpēc tas cilvēks ir nervos, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc viņš mani neieredz, kāpēc es viņam esmu tas sliktais cilvēks. Nu, es nezinu. Greizsirdība, skaudība ir arī šodien ļoti spēcīga. Bet no kurienes tas ir? No kurienes rodās? Kāpēc enerģija neizmanto, piemēram? Nu, skaudība varbūt tāda, viņiem tur ir, man redz, nav, es nevaru to, tu vari sasniegt, ja tu gribi, bet viņš ir pa slinku, lai to izdarītu. Viņš ir pa slinku. Nu, strādā, daries. Visu pamatā problēmas ir slinkums. Jā, slinkums. Visur problēmas ir slinkums. Kaut kāds zāles, kaut kāda vingrinājuma? Kādas zāles? Ja būtu zāles, tad mēs visi būtu... mēs būtu vīrā cepuri nost, mēs visi būtu tik pareizi, tik kārtīgi. Tik garlaicīgi būtu, un pēc tam... nebūtu pa ko pasūtēties. Jā, nebūtu vairs interesanti dzīvot. Nu jā. Labi, tad ko jūs varētu pateikt, uzrunāt tiem cilvēkiem, kas šito materiālu skatīsies pēc 15, 20, 30, 50 gadiem? Kāds būtu tas vēstījums vai kaut kāds... Nu, redziet, es ticu visu tam augstākajam Dievam, piedodiet, tas tā ir. Un vēstījums būtu tik tāds, ja mēs no tām vērtībām attieksimies, kas ir bijuši visu šo laikus, un ja mēs pārāk moderni dzīvosim, nekas uz priekšu neies. Mums jāprot cienīt vecākus, jāprot cienīt visu pārējo, lai ciena 10 baušas, un tad arī būs ar to kārtībā. Tikai to. Katram kāja paslīd, katram kaut kas notiek, ja? Bet jāprot ir paslīdēt un jāprot piecelties. Un piecelties tā, lai nenodarītu nevienam pāri. Es tā domāju. Paldies par sarunu, ļoti interesanti.